Virzamies uz otro stāvu, otrā prezentācija, un tur mūs sagaida nedaudz atkal skaitļi un nedaudz energoefektivitātes rādītāji. Par to mums pastāstīs un par ko tad jaunā atbalsta programma piedāvā mums pastāstīs Ekonomikas ministrijas enerģētikas un finanšu instrumentu departamenta direktore Selīna Vancāne. Sveiki, Selīna! Sveiki. Selīna, vai tavs pagalms arī ir tikpat skaists kā sporta 2A? Vēl top. Tā man vajadzēs kaut kādu pulti. Jā, pults mums ir pie tām balvām. Tas ir tieši domāts tā, lai mēs aizem uz paskatāmies, un tās balvas arī mums ir kā motivācija. Balvas, jā. Nu ko, es šogad esmu šeit, tātad šajā konferencē jau otro gadu esmu. Kurš vēl ir otro gadu? Varbūt var pacelt rokas. Un aplausi varbūt no tiem, kas šoreiz ir pirmo reizi mājoklī. Tā jau man likās, ka tās balvas ir atradušas līdzi ļoti daudz arī interesants. Tā kā liels prieks, ka mēs esam arvien kuplākā skaitā. Es esmu Selīna no Ekonomikas ministrijas. Parasti no ministrijām tās prezentācijas ir tāds mazliet sausāks. Es centīšos, man ir šis tas sakrājies uz sirds arī noreflektēt gribas par iepriekšējām sarunām, tāpēc es mēģināšu varbūt jūs kaut kā arī mazliet izklaidēt. Šī ir karte, kurā katra no šīm atjaunotajām ēkām ieņem punktiņu vietu kartē. Tas ir tas gala rezultāts, ko mēs iegūstam tad, kad mēs esam īstenojuši projektus. Visi var atvērt šo karti, tur ir arī kods, ar ko var ātrāk tikt klāt, un arī tad var pievienot savai Google Maps kartei. Un ejot pa ielu, vienmēr var redzēt tās ēkas, viņas tad pretī skrien pilnīgi, un tu vari izlasīt visu informāciju par to. Un, man liekas, tas ir tāds viens no lielākiem motivējošiem pasākumiem redzēt dzīvē šīs ēkas. Ekonomikas ministrija veic arī katru gadu apbalvošanu par energoefektīvāko ēku. Un jau mēs esam 14 gadus veikuši šo apbalvošanu. 14 gadus. Nākamais gads būs 15. gads, kad mēs zinām šo energoefektivitātes atbalsta programmu tādu, kā tā ir tagad. Un 15 gadu laikā mēs esam ievākuši arī krietnu zināšanu bāzi. Mums ir ļoti daudz datu, ļoti daudz informācijas. Bieži vien mēs pat nezinām, ko šo informāciju iesākt. Tāpēc mēs arī ministrijā domājam, kā varētu šos skaitļus, faktus, datus un rādītājus izmantot mūsu labā. Šeit, runājot par daudzdzīvokļu ēkām, es gribētu uzteikt mūsu līdz šim vienmēr bijušu peramo zēnu Rīgu, par to, ka Rīgā šogad bija ļoti daudz pieteikumu, un Rīgas arī balvas saņēma, starp citu, Rīgas namu pārvaldnieks vairākas ēkas. Tā kā es domāju, ka arī ir jānovērtē tas, ka ir mainījies kurs, ka ir uzsākts progress, un, man liekas, Rīgas namu pārvaldnieks un projektu vadītājs Arnis, kas saņēma balvu par tiešām lielu šo 15 gadu gaitā un vairāk ieguldījumu energoefektivitāti, ir pelnījuši vēlreiz aplausus. Paldies liels! Tas man personīgi arī svarīgi. Rīga vienmēr bijusi nopakaļ, par to ir vienmēr bijis šis stāsts, un mēs vienmēr blakus sēžot Mārtiņam esam tā klusējuši un nodurt galu, tagad varam mazliet iztaisnoties. Un runājot par datiem, kaut kas jau prezentācijā pieminēja to, ka jāskatās atmaksāšanās gads un tas mainās. Es saku pilnīgi garām. Vispār par renovāciju runājot, aizmirstam par atmaksāšanās termiņu. Skatāmies uz to, kas mums ir, kādā veidā mēs iegūstam šo vērtības paaugstināšanos. Un te man Lanīdas pētījumam gribas teikt, ka tur vajadzētu paskatīties kārtīgi, cik ir respondenti bijuši, kāds ir tirgus. Nevar būt, ka tas vērtības pieaugums ir tik niecīgs, jo mēs taču visi novērtējam vērtību kā? Mēs novērtējam ne tikai naudā, mēs novērtējam arī komfortā, labsajūtā, skaistumā. Un tāpēc mēs šodien esam arī šeit, lai apbalvotu labākos, kvalitatīvākos pagalmus. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz datiem, svarīgi varbūt ir viens, cik mēs iegūstam, kādas šīs izmaksas ir uz kvadrātmetru, kādas varbūt ir uz ietaupīto kilovatstundu. Un te tā situācija ir diezgan reāla. Tā tendence ir augšupejoša. Līdzīgi kā ar zeltu vai ar naudu. Viss kļūst arvien dārgāks. Un kļūs vēl dārgāks. Tas, kas neieguldīja vakar, rīt maksās dārgāk. Tātad tā mācība, ko mēs varam ņemt no iepriekšējām fondu tām programmām, ir tas, ka, diemžēl, ir jāskrien šim laikam pa priekšu, un tas varētu būt kā tāds ieguldījums, ļoti labs ieguldījums mūsu ēkā, jo tā vērtība tikai augs, un nākotnē viņa augs arvien straujāk.
Tā kā varbūt nemēram tikai atmaksāšanās laikā, jo vienā dienā mēs neprognozēsim, kāds ir siltuma tarifs. Un, ja siltuma tarifs būs augstāks, atmaksāšanās būs ātrāk. Vai mēs to gribam? Diez vai. Daudz dzīvokļu ēku sērijas var salīdzināt savā starpā. Mēs visi zinām, ka ir dažādas sērijas, dažādi ietaupījumi, ir tipveida projekti, ir ļoti daudz šī informācija, ko mēs varam izmantot no esošām programmām. Un varam arī salīdzināt, kā tad veicas, cik lielas ēkas tiek renovētas. Tā pieredze līdz šim rāda, ka tās ir līdz 50 dzīvokļu ēkas, kas ir tās priekšzīmīgākās, bet tāpat laikā ir arī ēkas ar 100 un vairāk 140 pat dzīvokļiem. Un tikko ir noslēgusies tā saucamā atveseļošanās un noturības mehānismu finansējuma programma. Tas ir kaut kas līdzīgs kā Eiropas fonda, tikai cits donors. Principā, iedzīvotājiem, lai nemiksētu galu, tie ir paši Eiropas fondi. Tātad šī programma atšķīrās ar dažādām specifiskām lietām, piemēram, PVN nebija attiecināms, un tur visi, protams, protestēja, bet te, diemžēl, Latvijā mēs neko nevarējām mainīt. Un visu laiku šīs sarunas ar donoru arī ietekmē to, kādā veidā mums šī programma izskatīsies Latvijā, un mēs esam tieši ekonomikas ministrijā tie, kas mēģina to ziņu no jums aiznest pie viņiem un izveidot šo programmu, lai viņi būtu pēc iespējas efektīvāki. Un tagad mēs esam pie šīs jaunās programmas. Jaunā programma ir vismaz 3 reizes lielāks maciņa ietvers salīdzinot ar iepriekšējo programmu, un viņi ir procesā. Un procesā viņi ir tāpēc, ka mēs varējām it kā turpināt esošo, pēc tiem pašiem noteikumiem, pēc būtības nekas daudz tur nebūtu jāgroza, arī attiecībā no donoru puses, bet mēs izmantojam šo laiku liederīgi un mēs strādājām. Es zinu, ka mēs tikāmies ar ļoti daudziem no jums, lai runātu par to, kā uzlabot šo programmu. Tieši tāpēc vēl mazlietiņās jāpagaida, lai mēs varētu jauno programmu sākt, un tā būtu jau ar krietniem uzlabojumiem. Tā galvenā izmaiņu būtība, un te es varbūt ļoti lielās niansēs neiešu, ir tā, ka šeit, atšķirībā no iepriekšējās programmas, PVN ir attiecināms. Bet, ja mēs salīdzinām atbalsta intensitātes, tad viņas nemainās. Ja kāds gaidīja ilgi, es nesniegšu ANM, jo Eiropas fondos būs PVN attiecināms, pārsteigums, tāpēc, ka mēs izveidojām šo programmu tādu, lai viņa nekonkurētu ar šo programmu, kas jau ir, un lai nebūtu tā, ka tad, kādam būtu, teiksim, jāapbižojās, ka vecie noteikumi bija kaut kādi sliktāki, un tagad ir jālec nost un jāmaina. Tā kā šeit atbalsta intensitātes kopā summāri neatšķirās. Kas vēl? Vienmēr visi jautā arī par liftu nomaiņu. Liftu nomaiņa ir tāda lieta, kas, protams, ietaupa uz enerģiju, jo nomainot jaunu liftu, mēs varam uzlabot energoefektivitāti, taču tas ir ļoti dārgi, un tas ietaupījums kopējais uz ēku nebūs tik liels. Taču šajā programmā mēs vadamies pēc principa, kas nav aizliegts, ir atļauts, un liftu nomaiņa ir atļauta, ja jūs to gribat, ja jūs tas uzlabo energoefektivitāti, un, protams, ir vēlme par to maksāt šajā programmā. Rūpnieciski ražotie koka karkasa paneļi. Tas ir kaut kas tāds, ja jūs esat bijuši Igaunijā, vai vismaz mēs visi esam dzirdējuši, ka Igaunijā viss ir labāk nekā Latvijā, vai ne? Mēs mēģinam iet uz to, kas ir labāk, un mācīties no viņu kļūdām, jo, diemžēl, viņi arī kļūdās. Un mēs varam būt tie, kas paskrien bišķi uz priekšu un ņem vērā tās mācības arī no tām viņu kļūdām un veidojam programmu tā, lai šie daudzdzīvokļu ēku modeļi, kas ir būvējot kā Lego klucīšus, paņem paneli, rūpnīcā viņš tiek nomērīts digitāli, lai speciāli derētu konkrētai jūsu mājai. Tātad tur ir digitālā uzmērīšana, tad rūpnīcā izstrādā paneli, kas ir tieši jūsu ēkai, un tad uz vietas viņu saliek čik kā Lego klucīšus pāris dienu laikā. Un fantastiski, nevienam nav jādzīvo ar tām sastatnēm, nevienam nav jādzīvo aizbarikādētā sētā. Darbi varētu notikt ātrāk, un mēs ejam uz to, ka šos paneļus arī varētu sākt ražot Latvijā. Tieši šobrīd, starp citu, ekonomikas ministrija ir aizvedusi delegācijā uz Vāciju arī mācīties par šo paneļu izstrādi, par to, kā tas darbojas dzīvē. Tiešām lielāko vēsturē delegāciju ar uzņēmējiem, kas ir gatavi piedāvāt Latvijas tirgumu, lai mums būtu arī pašiem šīs mājas, kā Lego klucīši, ātri saliekams un ērti uzstādāmas. Kas vēl? Mēs runājam par kvartāliem. Viena māja ir skaista, bet 3 mājas ir skaistāk, vai ne? 5 mājas vēl skaistāk. Tādēļ mēs esam iestrādājuši atbalstu arī to, ka kvartāls, kas nozīmē, ka nāk vismaz 3 mājas kopā, var saņemt lielāku atbalstu. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas strādā tieši uz šo modeli, pierunājot pārvaldnieku, piemēram, kam ir pieejami šie dati. Ēkas lūdzu nākam kopā, un kopā renovējot, jūs ietaupīsiet daudz vairāk. Cik tad ir tas enerģijas ietaupījums, uz ko mēs ejam?
Neskatoties uz to, ka šobrīd visur arī Klimata un enerģētikas ministrija aicina domājumu par nulles enerģijas patēriņa ēkām publiskajā sektorā. Tas ir obligāts nosacījums, taču vēl uz šīm daudzdzīvokļu ēkām ekonomiski un tehniski, es domāju, nebūtu iespējams šo attiecināt. Tādēļ mēs skatāmies uz daļēji dziļo un vidēji dziļo renovāciju, kas ir tātad šie 30% kopējais enerģijas, primārās enerģijas ietaupījums, kas ir gala rezultātā jāsasniedz. Un, ja jūs redzējāt, kad es stāstīju par ANM programmu, tur bija tāda maza ailīte par reģioniem Latgale. Latgale bija pieteikušies 5% tagad. Un mēs redzam, ka tās maksātspējas problēmas ir diezgan lielas. Taču mēs ar Eiropas komisiju diskutējot, esam nonākuši pie secinājuma. Par 30% zemāku enerģijas ietaupījumu prasīt mēs nedrīkstam, bet ir cilvēki, kas, diemžēl, tos 30% nevar sasniegt, jo tāpēc, ka tad ir jāņem kredīts, ir jāaizņemās milzu naudu, un tas, protams, ka mēs zinām, tās vidējās ēkas izmaksas ir krietni lielas, un maksātspēja ir tāda, kāda viņi ir. Mēs runājam, varbūt mēs varētu tiešām sākt ar kaut kādām mazām programmiņām. Un tad tas, uz ko mēs esam vienojušies, ir, ka Latgale būs tas reģions pirmais, kas mēģinās iet uz šo te programmu, kur no 10%, tas jau ir, ja jūs zinat, varbūt nomainam tur bēniņus nosiltinam un sienu nomainam, nosiltinam un logus, un mēs jau sasniedzam kaut kādu daļu ietaupījumu. Tā kā arī šiem mazajiem projektiņiem būs atbalsts, bet pagaidām Latgales reģionā. Kas zina, kā aizies tas uz priekšu, es pieņemu, ka tas varētu strādāt arī uz nākotni. Īpaši skatoties uz Klimata un sociālo fondu, kur šī maksātspēja arī ir jāņem vērā. Un tātad šajā programmā ir 10 miljoni novirzīti tieši Latgalei, 3 miljoni joprojām ir gaisā. Izrādās ir ēkas, kas 10 gados arī nevar pabeigt projektus, un arī viņām šobrīd mēs esam raduši iespēju pagarināt šo projektu pabeigšanu. Tā kā mēs esam arī tur atvēlējuši finansiālus līdzekļus. Par kapitāla atlaides apmēru. Tātad kapitāla atlaides apmērs vislielākais, un tas ir tādēļ, lai mēs varētu sekmēt šo efektivitāti, precizitāti, digitalizāciju, pārēju uz tādu tiešām izmērāmu kvalitāti, ir šiem rūpnieciski ražotajiem karkas paneļiem un projektiem, kuros nāk 3 vai vairāk ēkas kopā. Ēkas iesniedz katra atsevišķu pieteikumu, vienkārši atķiksē, ka mēs nāksim kopā. Līdz ko ir 3 iesniegušas, tā hops, mēs apstiprinam projektu un rezervējam kapitāla atlaidi. Vēlāk var pievienoties vēl kāds kaimiņš, kas varbūt aizgulējās un saprot, wow, es arī gribu, mēs esam par, jo tas mērķis ir tiešām stimulēt to, lai pēc iespējas vairāk pieteiktos, jo kā mēs redzam, tagad tā programma ir, bet pieprasījums diemžēl nevienmēr ir tik aktuāls, kā mēs to gribētu. Vēl viena lieta, ko mēs esam panākuši un tieši konsultējoties ar jums, ar nozares ekspertiem, pārstāvjiem, kā arī ventilējumai fasādē ir mazliet lielāks atbalsts. Un tātad 30% enerģijas ietaupījums garantēs 40% kapitāla atlaidi. Un atceramies, ka PVN šeit ir attiecināms. Un par Latgali, tātad tur ne vairāk kā 80 eiro uz katru projektu attiecināmajām izmaksām būs kā kapitāla atlaide. Mēs mēģinām uzlabot programmu, mēs gribam, lai viss būtu vienkāršāks. Un jau tagad ir pieejams daudz datu platformas, kurās mēs varam noskaidrot savu kopējo ēkas enerģijas patēriņu. Piemēram, GeoRīga. Noteikti tādas ir arī citās pašvaldībās. Tu uzklikšķini virsū un tu redzi, cik ēka patērē. Un es iesaku tiešām ieiet tajā pašā GeoRīgā šodien paskatīties. Tur uzklikšķinot katras ēkas, tu redzi. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam kopējo enerģijas patēriņu, kas īstenībā ir jau kā vienkāršotais energosertifikāts. Un šī informācija par vienkāršoto energosertifikātu ir jau MK noteikumos 222, jo, ja kādu interesē paskatīties detalizētāk, mēs plānojam, ka nākotnē pieteikšanās būtu jāatvieglo un ar pilno sertifikātu ir labi, ja nāk, un ar tehnisko specifikāciju jau gatavu, tad jau ielicam nākamajā solī un varam jau slēgt līgumu un ātrāk vienoties par projektu realizāciju, bet tie, kas nāks arī ar vienkāršotiem energosertifikātiem, būs gaidīti un varēs jau pieteikties programmā ātrāk. Par laika grafiku jāsaka tā, ka līdzīgi kā mana prezentācija ir jābeidzās tūlīt, arī šiem TMK noteikumiem saskaņošanas procesam būtu jābeidzās tūlīt. Mēs laižam nākamā nedēļa pēdējo 4. iterāciju, kurš var paskatīties tiesību aktu portālā šo prezentāciju un saprast, vai šis projekts viņiem patīk vai nē, var vēl joprojām sniegt komentārus, mēs to gaidīsim. Un noslēdzot, es gribēju pateikt, ka ēku renovācija ne tikai atjauno ēkas, tās ir mājas, tas ir stāsts par mājām, par cilvēkiem, kas tajos dzīvo.
par apkaimi, par apkārtni. Un es tiešām priecātos, ja mēs katrs stāstītu par šo atbalstu programmu viens otram, ja mēs katrs aicinātu sakārtot savu dzīvi apkārt, un šī pasaule būtu skaistāka, patīkamāka mums visiem un, protams, arī klimatam draudzīgāka. Paldies jums liels! Paldies, Selīna!